Ziniet, kas man fascinē? Ir cilvēku grupa, kura uzskata, ka Trevoriums ir scam. Tāpat laikā, pārmaksājot Bookingā, Booking platformu neuzskata par scam. Es parādīšu piemēru. Nu, lūk, reāls piemērs. Viens no partneriem man lūdza salīdzināt viesnīcu Barcelonā ar nosaukumu Tembo. Booking platformā šo viesnīcu es varu dabūt lētāko numuriņu par 619 eiro. Kā jūs redzat, ir palicis tikai viens numuriņš par šādu cenu. Savukārt Trevorium platformā tieši tā pati viesnīca, tie paši datumi, man izmaksās 476 eiro. Bet papildus es iegūšu 1310 punktus, kas ir mani cashback punkti. Iztērējot par katru 1 eiro, es dabūšu atpakaļ 3 punktus, ko nākamajā pirkumā es varēšu izmantot. Un mana viesnīca izmaksās vairs nevis 476, bet iespējams 200 eiro. Tātad Bookingā 619 eiro, Trevoriumā 476. Draugi mīļie, kurš tad īsti ir scam? Bookings, kuru jūs pārmaksājat, vai Trevoriums, kurā jūs ietaupiet? Un labākais šajā, ka platforma, kuru es jums parādīju tikko, ir tikai sadarbības projekts. Bet pašam Trevoriumam ir 2 savi produkti, kuros tu pat vari atrast piedāvājumus tikai par valsts nodokli. Kā tas ir iespējams? Ja tev interesē, raksti man privāti. Un mēs šo izrunāsim bez liekiem komentāriem, kuri neseko līdzi jaunumiem un joprojām neusticās tam, kas ir jauns. Lai tev veicas!